izlaidumu gaidās tas saucās, ja? Labdien, mūsu šīs dienas absolventi! 2003. gada vidusskolas izlaiduma diena Rīgas 25. vidusskolā ir pienākusi. 20. jūnijas ir tā diena, kas būs ierakstīta jūsu valsts izglītības dokumentos un kas uz visiem laikiem paliks atmiņā kā diena, kad jūs no 25. vidusskolas skolēniem pārvērtāties par šīs skolas absolventiem. Man gribas dažos vārdos pieskarties dažām sakritībām, kas saistās tieši ar šiem bērniem, tieši ar šiem skolēniem. 1991. gadā, kad viņi sāka mācīties pirmajā klasītē, tikko bija notikušas lielas pārmaiņas mūsu valstī un visas mūsu tautas dzīvē. Latvija bija kļuvusi par neatkarīgu valsti. Šogad, septembrī, mēs pieņemsim lēmumu par iestāju Eiropas Savienībā. Un te ir ļoti interesants moments. Jūs esat paši jaunākie, kuriem būs tiesības piedalīties šajā mūsu valsts un tautas likteņa lemšanā. Tas ir atbildīgi un tas ir ļoti nozīmīgi. Pieņemt lēmumu un uzņemties atbildību, tas laikam ir pieaugušam cilvēkam pats raksturīgākais un nozīmīgākais. Es gribu vēlēt, lai jūsu lēmumi ir jums svētīgi, lai tie ir saprotami jūsu vecākiem un lai mēs visi sabiedrību kopā gūtu no tiem labumu. Mēs esam neliela valsts. Ir šī apziņa, ka mēs esam daļa no liela kopuma. Dāmas un kungi, lūdzu piecelties, skan Latvijas valsts himna.
Jāņu zāles. Un tūlīt visā Latvijā skanēs līgo. Bet jums šovakar skanēs atvadu valses vidusskolai. Dzīvē jums būs daudz dažādu dienu, lai šī jums ir atmiņā paliekoša un atcerieties vienmēr savu 25. vidusskolu. Vienalga, kādus ceļus iesiet, vai mācīsieties tālāk, vai kāds varbūt sāks strādāt. 25. skola būs jūsu mājas, kur vienmēr atgriezties, vienmēr atnākt un paprasīt padomu, būsiet gaidīti. Rīgas 25. vidusskolas direktores Ingas Nesteres 2003. gada 19. jūnija rīkojums numur 17 SK. Ņemot vērā 25. skolas 12. A, B klašu audzinātājas Lilijas Andrējevas, Ritas Deksnes, kā arī mācību priekšmatu skolotāja ziņojums par 12. A, B klases skolēnu 2002.–2003. gada mācību rezultātiem un saskaņā ar Izglītības ministrijas noteiktām instrukcijām izsniegt atestātu par iegūto vidējo izglītību sekojošiem 44 minēto klašu skolēniem. Jau vējš tev nepasacīs, kādām sniega pārslām, sniega jāiemīl. Nāc, lai izzūd visas skumjas tavās acīs, tavā dvēselē, lai sviegi neiesmieg. Putenī jau vējš tev nepasacīs, kādām sniega pārslām, sniega jāiemīl. Nāc, lai sasildu es tavas rokas saltās, putenī, kad vēji trako nepārstāj. Kad uzlas krītīgs stīra vaini baltas, un kad savāds neviens tavu sirdi klāj. Un kad savāds neviens tavu sirdi klāj. Nāc, lai šonakt pasaku es tevi pašu. Tas nekas, ka balti sniegi skrien un snieg. Lūkšu vēnes gaišu un saules pašu, lai tev simt šos sniegus nekad nesasniegt. Nāc, lai sasildu es tavas rokas saltās, putenī, kad vēji trako nepārstāj. Tad, kad pazlas krītīgs stīra vaini baltas, un kad savāds neviens tavu sirdi klāj. Un kad savāds neviens tavu sirdi klāj. Paldies visiem, mācās Rētas valodas, un es ar muzikāliem sveicieniem sveikšu laimīgos šajā ļoti nozīmīgajā svētku dienā. Nāc, lai sasildu es tavas rokas saltās, putenī, kad vēji trako nepārstāj. Tad,
sirdi klāj, un kāds savāds neviens, tavu sirdi klāj, wow, wow. Un kāds savāds Rāvi pazīs visi viņi apspēcē. Kā zem akmeņiem avotus skara, kuru plūsmas gaismas taustās. Neliela gaisma iespīdēja dvēselē kādam un kļuva ausmā. Draugs, tu pats piecelties neiespēji, pacēla vārdu mirdzošajā ausmā. Bezmeša esam straumes no klīdīgi prieku un sāpi kopā ledzeram. Un ar zinību tīrajām simtīm ceļu uz jaunu cilvēci veram. Iešu uz jūrmalu piekrastes smiltīs, uz celšu pilsētu atvērtām durvīm, paglābties vētrā tur varēs ik viens, kamēr durvis tiem tīja, paglābties vētrā tur varēs ik viens, gaidīšu tos apjukušos, kāds tevi mīl. Un tu to zini, vai tas ir saulains pludmalē, zvaigznes pamalē, kāds tevi mīl. Un tu to zini, vai tas ir tavas labās domas, tas mani sameklēs sapņu pilsētā. Sapņu pilsētā, wow, sapņu pilsētā. Aizmulējies rīts, neviena nav mājās, aizmogatra putni, nesālājās, cīsniņa mazā izdevās naktī, pasauli labāku ieraudzīt sapnī. Sapņu pilsētā, tavā manējā, sapņu pilsētā, yeah. Sapņu pilsētā, manā tavējā, wow. Sapņu pilsētā, tavā manējā. Paldies! Šiem sveicieniem pievienojās visi klātesošie apsveicēji. Kad tevi mīlu, pat lietās mīlu, jo saprotu, pasaulē siltuma pietiek, ir labi, ja reizēm ir vēss. Kad tevi mīlu, pat akačus mīlu. Jo sausā laikā grāvjos no ūdens un purvos nāk brieži dzēt.
Kad tevi mīlu, pat kaķus es ciešu. Jo saprotu, pat kādam pasaules panāktiem jādodas pils ķertumā, ne tikai. Kad tevi mīlu, kad tevi mīlu, kad tevi mīlu, pat dzīvot šai pasaulē. Paldies. Ģirds atslēga. Aiz tiem 3 lanternu gaismā uz depo aiziet pēdējais Rušona ielu tramvajs. No viņa izkāpa tavs skaistākais sapnis. Ir jāiet uz priekšu. Bet man gribas tomēr vēl nedaudz atcerēties varbūt šos pēdējos 3 gadus. Lielākā daļa no jums ir mūsu skolas skolēni jau kopš 1. klases, bet
10. klasē, vēlāk 11. klasē, jūsu kolektīviem pievienojās vairāki ļoti jauki, interesanti skolēni, kuri ar savu darbošanos skolā ienesa jaunas vēsmas, palīdzēja kolektīvām mainīties un veikt tos uzdevumus, kādas skolā jums ir izvirzīti. Man ir prieks par to, ka ekonomikas un politikas klase sagādāja prieku matemātikas skolotājiem, ka matemātikas klase lieliski tika galā ar politikas jautājumiem, ka jūs veidojāt to gaisotni skolā. Noteicēji bijāt jūs. Man ir prieks atcerēties, kā mūsu skolēnu dome un tās priekšsēdētāja Lāsma piedalījās jauno iekšējās kārtības noteikumu izstrādāšanā. Man ir prieks atcerēties to, kā mēs visi interesējāmies par Uvas un Dāvja gaitām Vācijā, kad viņi tur gadu mācījās. Skolotāji teica paldies Rudolfam un Gatim par palīdzību lietās, kas saistās ar datoriem. Bija prieks par to, ka daudzi no jums jau ir saņēmuši autovadītāja tiesības. Un vēl, un vēl, un vēl. Lai jums bērni veicas, un lai jūs tiekat ar saviem uzdevumiem galā. Lai izdodas nākamajās mācību iestādēs ar lepnumu un prieku teikt, es esmu no 25. skolas. Bet, mīļie bērni, tagad man ir jāsaka viens bet. Kas tad jūs būtu, ja nebūtu mūsu jauko un labo skolotāju? Mūsu jauko un lielisko klases audzinātāju. Un tagad es gribu teikt paldies 2 lieliskām skolotājām, 2 jaukām kundzēm, Ritai Deksnes kundzei, lūdzu. Un Lidijai Andrejevs kundzei. Un tagad abas audzinātājas teiks jums savus. Mīlestību, jo tas nekad par daudz nav dots. Tas ir prāts, no kura visas mīl, bet kurš nekad nav iztukšojams. Gudrību, jo ar to uz zāļa katrs tiks, bet ja bez prāta darbus darīs, tad galva iznāks cits. Drosme, jo, lai jūs elpot spēti brīdi, vēl drosmi vajag sirdi liet. Šis grūtais ceļš, ko par dzīvi sauc, jums būs līdz galam jāmēr. Vēl jums visiem laimi, veiksmi un lai piepildas viss jūsu sapni. Klasē. Droši vien, ka šodien bērni jūs nākot un tulšoties uz izlaidumu, visi savās atmiņās esat šo to atcerējušies. Es domāju, ka šīs atmiņu pavadiens jums ir krietni garš. Un kā nu ne, veseli 12 gari mācību gadu pavadīti šajā skolā. Šajā laikā ir bijušas daudzas neveiksmes, pakādēji droši vien arī neveiksmēji, bet tāda jau ir dzīve. Es kā klases audzinātāja esmu vienmēr priecājusies par jūsu sasniegumiem un veiksmēm, bet arī tiem, kuriem varbūt kaut kas nav izdevies, kaut kas nav paveicies. Ticiet man, vēl tik daudz dzīvē ir iespēja priekšā, jūs sevi noteikti apliecināsiet un pierādīsiet to. Cilvēks jau būtībā bez sabiedrības nevar dzīvot, tas ir ārpus tās. Un mēs viens ar otru esam tik ļoti saistīti. Citkārt liekas, ka tas ir tikai tāds mazumiņš, kaut kāda garām, ejot izmesta frāze, kāds nepabeigts teikums, bet es jums vēlētu, lai viss tas, ko jūs kādreiz viens otram sacīsiet, nekad otru nepazemo un nesagrauj, bet tieši otrādi, lai jūsu sacītais cilvēkus pārno, iedvesmo uz labiem darbiem.
Paldies, bērni, jums par šiem kopīgi pavadītajiem 3 gadiem vidusskolā, par jūsu sirsnību, vienkāršību, iejūtību, vienam pret otru un arī pret mani. Un pats galvenais, ko es vienmēr izjūtu, jūsos lielu cilvēku mīlestību. Es vēlētos pateikties arī vecākiem un vecvecākiem, kuri ikdienā pielika tik ļoti daudz pūļu, lai šie jaunieši šodien šeit arī varētu sapulcēties un domāt par tālāko darāmo savā dzīvē. Lai veicas ikvienam no jums, lai pietiek spēks, izturība un griba, un pats galvenais es vēlētos, lai jums būtu milzīga neatlaidība. Ja es ko uzsāku, es padarīšu to labi un līdz galam. Tā kā mēs visi ar jums esam tādā ļoti jaukā svētku priekšvakarā, vasaras saulgriežu priekšvakarā, es gribu novēlēt visiem klātesošiem šeit pat zālē un, protams, it sevišķi jauniešiem ļoti jauku, lustīgu līgošanu un pat cik šodien, kā saka, garš kā par Jāņiem, lai Jāņi būtu sausi. Es ceru, ka tā arī būs. Lai mums visiem ir jauks noskaņojums gan šovakar, gan arī svētku laikā. Paldies! Mīļie vecāki, skolotāji un vispārējie klātesošie. Svētku brīdis ir kā atelpa pirms turpinājuma kaut kam citam, lielākam un skaistākam. Šis ir skumjš brīdis mums visiem, jo mums šodien ir jāatvadās no savas skolas. Taču savās atmiņās mēs to paglabāsim ļoti gaiši un skaisti. Mēs gribam pateikt paldies vai audzinātājai, skolotājai Lilijai Andrejevai, kas visus šos 3 gadus bija kopā ar mums, gan priekos, gan bēdās. Paldies, skolotāji! Aicinu lēmīgos 12. B. Jā, jums jālūk. Skolotāji. Saka cits citam, ticētam, ka tā būs. Bet pat, ja šī apņemšanās piepildās, tik un tā, skolas laiks vairs nav atgriežams. Šī vasaras diena, kas pulcējas atvedām visus pēdējās klases audzēkņus, viņu vecākus un skolotājus, tuvojas izskaņai. Un arī šis vakars, lai cik ilgi tiktu kopā vadīts, beigsies. Būs jāšķiras no skolas, citam no cita, no bērnības. Vēl ar vienu, kā saule staro zeme, tavā mīļumā es uzziedu. Vēl ar vienu no tevis ņemu, un ar prieku atdod visu tu. Gadi iet, bet šodien kļūst man baisi, vai es spēšu tik daudz labu veikt. Lai reiz drīkstētu par tavu gaismu, es ar savu mūžu paldies teikt. No jums tik daudz ir skolas gados gūts. Mēs dziļā pateicībā galvas līdzam. Šis mirklis šodien ir gan skaists, gan grūts. Kad atvad brīdim mūsu rokas sniegs,
bet šodien lielu paldies sakām mēs par visu labo, kas mums līdz dosies. Ja gaišums iesēdz mūsu dvēselēs, tas arī jūsu acīs atstarosies. Paldies meitiņu trio Agnese, Liena un Ilze. Un beidzot 12. B ar laimīgo sveicienu laimīgajiem skolotājiem. Ar ziediem. Lūdzu.
sadarboties ar skolu, biežāk te ierasties un sniegt savu atbalstu klases audzinātājiem un skolotājiem. Un tāpēc es gribu ar grāmatu pateikties par sadarbību un atbalstu klases skolēna Julijāna Māra vecmāmiņai. Anitai Skroģei, 12. B klases skolnieces māmiņai. Godāmai Ilutai Vormai. Godātai Antonovs kundzei, 12. A klases skolnieces māmiņai. Paldies Ivetai Ozolai, kas mums jau daudzus gadus ir līdzējusi ar to jaukāko, kas ir skolā, ar grāmatu. Un godātai Ilzai Briņķei par aktivitāti un atbalstu skolai un audzinātājai. Mēs sakam paldies 12. B klases skolēna māmiņai Aldonai Ciemiņai. Ciemiņu ģimene mūsu skolā sūta 3 bērnus. Nu jau rudenī būs 2 vidusskolēni. Liels paldies jums par viņiem. Paldies. Paldies, mīļie vecāki, visiem par sadarbību. Jo tikai kopā mēs esam varējuši padarīt to darbu, kas ir paveikts. Un te lūk ir rezultāts. Tas ir interesanti izjūtu laiks. Prieks, gaidas, alkas pēc jaunā, mijas ar gaišām skumjām. Tas ir laiks, kad mūsu bērniem māja un skola kļūšas par šauru. Laiks, kad viņiem jāpārbauda savs spēks, kuru veido 3 sastāvdaļas – ticība, cerība un mīlestība. Ja tam būs viss kārtībā, tad droši var doties uz priekšu. Šī ir diena, pateicības diena skolotājiem par mūsu bērna paveiktajiem un uzdarītajiem darbiem. Pateicība draugiem, klases biedriem, par atbalstu prieka un gaišot un grūtākos brīžos. Lai šīs mūžīgās vērtības, pateicība un cieņa jūs pavada turpmākās gaitās. Un paldies, liels paldies skolotājiem par jūsu jauko misiju. Mīļie bērni, šodien jūs esat saņēmuši tik daudz labu novēlējumu, apsveikumu. Un arī visu vecāku vārdā es gribu teikt Andra Vējām vārdiem. Vai Vējas reips no jūs, vai jūs no viņām, kā zāļu vakars, rozes traukos ziet. Mums brīdi negribas nekur vairs iet. Kaut tādas sauc lauks ar kaķpēdiņām. Cik svinīgs izskats jums, cik cēla gaita, cik pirmoreiz sevi skatāt no malas jūs, it kā skumji, jūs sirdis atvadoties stundas skaita. Bet jūs to nedarāt. Jūs milzu slāpēs gaidat šo brīdumu, kas vēl tikai būs. Lai jums bērni viss izdodas, jo lai visi jūsu sapņi piepildās. Jūs nebūtu šodien stāvētu mīļais, gudrais skolotāju kolektīvs. Jūsu mūžs
ir līdzīgs ābeļziediem. Baltas dienas aizsmaržo un zūd. Skolas dārzā atnācis ir briedums. Visur jūsu darba augļus jūt. Jūsu mušs kā lāsas dzīvinošas, daudzām jaunām sirdīm veldzi dot, lai tās vienmēr tīras ir un možas, lai tās ļaunums nespēj saguļķot. Jūsu mušs kā spoža rīta zvaigzne, gadu tālēs mūsu ceļā mirts. Katrs audzēknis pa dzirkstī aiznes, līdz sev no jūsu dāsnās sirds. Jūsu mūžs, kā teiksmains milzis gājis, lielu darbu padarīt tas nāk. Vasara bija karsta skolotāji, lai jums tagad saulains rudens nāk. Paldies jums! Un tad senie latvieši darbus padarīdami, ko viņi tad darīja. Pēc tā, kā viņi līgojās, viņi vēl arī dziedāja. Un ir pienācis tas brīdis, mīļie, ka mēs varētu vienoties vienā riktīgā kopējā dziesmā no tautas apcirkņiem. Paldies visiem par jauko noskaņu, paldies par jaukajiem ziediem, paldies par labajiem vārdiem. Es ļoti ceru, ka šis 2003. Gada vidusskolas izlaidums mums visiem paliks jauka atmiņā, un mēs varēsim sasniegt to, kas ir iecerēts, un to, ko mēs no viņiem gaidām. Lai mums visiem veselība, lai mums visiem jauka vasara, lai skaists Jāņu vakars, un tagad mēs acīm redzot darīsim tā, ka mūsu absolventi, un mēs arī dosimies ārā no zāles, lejā pie mūsu absolventi. Lūdzu, celieties augšā!